Jums ieliet? Jā, lūdzu. Cukuru arī? Lūdzu. Jūs ne? Paldies. Par maz? Paldies, bet... Varbūt citu mūziku? Lūdzu, tas ir kā jūs pati vēlaties. Tātad, jūs man izspļaut uz kompjūters? Mani? Jā, izspļaut. Vai piedodiet? Man savukārt izskaitļoja jūs. Jūs gandrīz gadu jaunāks par mani. Tā bija man vienīgā vēlēšanās iepazīšanās lapas rubrikā, kādu vēlos savu nākamo partneri. Bet elektronu skaitļojumās mašīnas nekad nekļūdoties. Liktenīgās kļūdas rodas, ja cilvēki par sevi uzdod melīgas ziņas. Grib izrādīties labāk. Es centos nemalot. Es arī centos. Dzīve rāda, ka skaistas, nepieredzējušas, bet ar prātu apveltītas meitenes nereti uzķeras uz stulbeņiem, jo baidās gudru vīrieti. Lūkā, laikam tieši jūsu gudrībai par godu man nepiemiet gandrīz neviena no šīm slavenajām īpašībām. Un tad jūs pie reizes arī pats sevi palielīt. Gluži otrādi. Otrādi? Ja otrādi, tad tie komplimenti man, taču gluži ar stulbeni gan es negribētu saistīt savu likteni. Jūs arī protat. Jā, ja jau reiz esmu šur patnākusi, iepazīšanās lapu aizpildījusi un 20 rubļus samaksājusi. Jūs esat atklāta? Jā, atklāta. Tādi jau tie noteikumi. Jūs neesat gatavs atklātībai. Tādi jau tie noteikumi. Ir jau tā, ka pat vismazākajam sienāzītim ir savi noslēgumi, bet mums lūk jābūt atklātiem, pilnīgi atklātiem. Zināma var darbība, bet mēs šeit atnācam labprātīgi, pie pilnas apziņas, un paši esam izvēlējušies šo ceļu. Tā jau gan. Jums kā rādās līdz šim nav paveicies, taču laba darba pamatā likt nopūtas. Izskatās, ka jūs jau mani precētu nost. Gribēju jūs tikai drusciņi sapurināt, taču, ja jūs to kā uzmācību, tad gan nemūžam. Precēties kā ar vecmeita, klasikā mučiem mučku ļaudiem pasmieties. Piedodiet, es tev
te laikam galīgas glupības. Uzskatiet to par joku, par muļķīgu joku. Sēdieties, lūdzu. Jūs mani nobiedējāt. Nu, kā savādāk, lai saka? Nu, tā pa īstam nobiedējāt. It kā zibens mirkļa gaismā pēkšņi ieraudzīju visu. Nu, protams, ar sevi centrā. Jūs teicāt, nav paveikties. Nav bijis arī izdevība paveikties vai nepaveikties. Gluži normāls cilvēks. Kā viss. Un darbs kā darbs. Zinu, rītos negribas atmosties, bet vakaros gribas klusi nomirt, ja runājam atklāti. Jā, ir arī tā reize. Jā. Vai es jums patīku? Ar to patikšanu ir tā. Gadiem ejot, ar vien mazāk kaut kas patīk. Kādreiz bērnībā man patika lasīt. Daudz jaunu uzdevuma. Tik daudz ļaudu. Un kādi likteņi. Bet manējais no tā nemainījās. Pareizāk sakot, mainījās ar vien mazāk. Līdz beidzot atstājās mainīties pavisam. Lasi, pārēd, izguļies, ej uz darbu. Un atkal viss no sākuma. Un darbs. Mājas dzīve arī īpaši galva nav jālauz. Un darbs kā jau darbs. Varbūt interesantāks nekā citiem. Varbūt. Jūs esat pārliecināti, ka mūs neieraksta magnetofona lentē vai nefilmē ar slēpto kameru? Jūs domājat, šīs dienas, šie cilvēki tieši uzticību? Uzticība, tā uzticība, ne jau ļaunu vēlam, bet tā, pētnieciskos nolūkos, zināma veida eksperimenti. Un mēs būtu tie truši vai valkās peles? Apmēram, gan valstiski perspektīvos, gan tīri humānos nolūkos. Nu, es nezinu. Šīs dienas grib mums palīdzēt. Palīdzēt, tāpēc jau arī pēta ZTR laikmets. Varbūt aiziem uz kino? Kino? Diezin, kad ir būtis televīzija. Jā, kinoteātrī gan diezin, kad nav sēdēts. Bet varbūt aiziem uz restorānu. Nu, Dievi, es maksāju. Restorānu. Tādu iestādījumu esmu pavisam aizmirsis. Kādreiz studenta gados, tas arī viss. Nu, es jau arī neesmu bijusi. Izdarsim savu kafiju. Galu galā paša maksāta. Tas jau gan. Bet vispārībā es dzeru bez cukura. Vai? Bet es piemetu gribu lāgi. To es jūtu. Kas dzerot rūtu, tam salda dzīve. Vai? Bet varbūt cukurslimnieks. Te gan anketā nekas tāds nav rakstīts. Saka, varbūt samelots. Saka, varbūt gribēja krietni meiča iesmērēt diabētiķi. Nav samelots, otra. Vai es pareizi nosaucu jūsu vārdu? Gluži pareizi. Bet rūktu es dzeru, cerot uz to saldo dzīvi. Varbūt man arī turpmāk pāriet uz rūktu Zigmundu. Stodra un Zigmunds turpmāk malkos tikai rūktu kafiju. Un ja nu no visas tiesas. Nekā tam līdzīga, māma. Nē, nu patiešām, tagad nu nebija slimojis. Vai dārvā kaut kas stāstīt? Nu, it
Apģērbšos un tad ķeršos pie darba. Nemelo. Tu esi slims. Jā, es tev cauri redzu. Vai jau kā tevi grib sūtīt komandējumā? Redz, kā tas ir. Līdz tu parādi sevi no labās puses, tā tevi spiež kā citronu. Vai tad Jāsim Tēriņš nezina, cik slikti tu panes svešas ēdnīcas un viesnīcas? Nē, būs atkal jāiet un jārunā pie galvenā. Vai, to nu gan ir mamma. Ja gribu tur strādāt, reizēm ir jābrauc arī komandējumos. Un ja vēl gribu ko jēdzīgu padarīt, tu pati labi zini, mamma. Dažkārt jābrauc, bet ne jau tik bieži, kā viņi domājās. Par veselību dēls, par veselību jādomā. Ko līdzēs tie tavi panākumi darbā, ja nebūs veselības? Nu, nav man tagad paredzēti komandējumi, mamma. Vari mierīgi iet. Nē, nu kaut kas Līdz jau... vakaram es drusku atpūtīšos. Nē, kaut kas jau nav tā, kā vajag. Zinies, tās tāpas iztīrīšu pavēlāt vakar. Labāk jau tūlīt, ja Jāsim Tēriņš mīl kārtību. Vai nu netīrītas un nekurtas ir kādreiz palikušas, bet tevi tā atskāpes nevar. Monti, tu kaut ko slēp no manis. Nu, iti neko, kad es tev saku. Nekļūsti rupšs, bet jāzina man viss, tevi tā atstātas nevar. Nu, pie manis atnāks kā cilvēks. Cilvēks? Tā tad nepatikšanas tomēr. Šad tad ir nākuši, bet ne jau tāpēc jābūt ne savai ģimi. Kas tas ir par cilvēku? Vai es varu ko palīdzēt? Nu, iti neko, nu tās nav nekādas nepatikšanas. Nu, tā pat vien. Nē, bet tu mani galīgi dzen panikā. Es taču redzu, ka nav kaut kas tā stāsti un žigli. Savu mūžu tu man tā neesi instinājies. Nu, tās ir tādas lietas, teiksim, diskrētas. Diskrētas? Nu, kādas lietas? Nu, kā lai to pasaka? Atnāks viena sieviete. Sieviete? Nu, vai tad nav vienalga? Kur tad vienalga? Nav viss vienalga. Īpaši tad, ja es neesmu mājās. Nu, ne jau tā, bet tā citā. Sieviete? Ja krietna sieviete, tad no mātes nav neko slēpt. Krietna, bet tagad māmu lūdzu ēst. Nē, nu tagad es nekur neiešu. Man pašai viss jāredz, īpaši, ja krietna sieviete. Biju jau samierinājusies, ka tu par sieviešiem vairs nedomā, un tā šādas tādas, kas te reizēm paslaistošas, par tām es ne dzirdēt, ne redzēt negribu. Ko tu labi zini? Nu, paskatīsimies. Nu, bija paredzēts, ka es viens pats būšu mājās. Jā, kārtīgu sievieti nav kauns arī mātei rādīt. Nu, tā ne jau tā, gan jau ar laiku parādīt. Labāk pie laika. Citādi var gadīties, ka ir par vēlu. Kur tad iepazināties? Vai no mūsu akadēmijas? Nē, restorānu. Restorānās? Tādas, kas vienas pašas par restorānu mētājās? Nu, nē, taču. Gribējām iekļūt restorānā, monīkāmies pie durvīm kā tādi lūdzēji. Citis braucas garām, iekšā ārā, bet mēs tur laikam vajadzīgas īpašas iemaņas. Tad labi, vismaz, ka nav kāda restorāna vārdāma. Un strādā? Nu, kādā tekstūru jādomā par ekonomistu vai kaut tam līdzīgi. Tā tad ar izglītību jādomā. Nu, pati varēs izprašana. Nekļūst rupšs, bet jāzina viss. Ne jau tev universitāti beigušam garīgā darba darītājiem pārīt pasēs kaut kāda vienkārša autēja vai prasta apkopējas. Nu, jau tu aizfantazējies tik tālu. Nu, kā gan citādi dēls, vai tā tikai tā papildus vērtībai? Tas nav mūsu ģimenes garā. Krasta apkopēja. Mam, tu mums esi izglītota apkopēja. Es domāju, atšķirībā no citām tavām kolēģiem. Netrūkst jau mūsu vidū
lai izglītotu pāris stundu vienā darba vietā, pāris stundu otrā, daža laba vēl stundu trešā, un kas tad saņem vairāk nekā viens otrs strādājot savā profesijā. Bet ne jau dēls naudā tā lieta, kamēr viens spēšu kustēt no tavas zinātņu akadēmijas prom neiešu, lai tikai dēlim būtu tavā tūmā. Tā mēs esam dzīvojuši un cīnījušies, un tā nu mēs arī dzīvosim. Jā, bet tā svešā. Aha, labi, Danka, vienētas skolas. Es iešu. Labākas paši. Monde, lai viešņa mēteli atstāja koridorā. Varbūt nevajag tūlīt jau atkal jāiet. Ūja, tikko ienākuši. Es to ātrumā pa ceļam, bet laikam jau nevajadzēja. Nevajadzēja gan. Vai tad no atpakaļ nesīs, ja reiz pirktam šurp nesta? Dorte, tas jau nav nekas sliktāk būtu, ja ar pudelēm ārkārt mētātos. Kad jau nu jauku arī kafija, Mondes uz saldumiem nē. Vai, es pavisam piemirsu. Kur tad esat kopā pamielojušies? Restorānā viss neesat iekļuvuši. Es Spodrai stāstīju. Spodra, piesēžat. Tad piedāvā viešņā piesēžat. Paldies. Varbūt es jūs traucēju. Traucēju. Cik tad nu svešs cilvēks var traucēt vai netraucēt, kad viņš šaurībā. Viena pati jau mums tā izskaba vien ir. Nīcas ražojums. Mamma mums patīk liela tortu cepēja. Uz augstiem svētkiem radi un draugi pat rindā stāv. Mājās cepts, tas jau ir pavisam citādi. Jā, nu, es jau arī šādu un tad, bet šodien, kā no darba pa ceļam, kuru mēs iesāksim ar Zigmunda daļu. Būs man jāorientējas ar kroņa kūkām. Mondes jau radis tikai pie mājas gatavot ēdienu. Arī mājās ceptu sātīgu torti, viņš labprāt nogaršo. Vai nav vienalga, tik paēdas. Kur nu vienalga mazs būdams Mondes daudz slimoja, tad vērtīgam ēdienam priek īpaša nozīme. Un tā visu dzīvi, lai tikai Mondiņam būtu kā vajag. Veselība jau nekad nav bijusi mana Mondas stiprā puse. Normāla anēmija. Kad vēl biju par mazs un mācījos vidusskolā, mamma tur pārnāca strādāt par Oggalda svainieci. Mondes vidusskolu beidza ar nedāli, tad sāku studēt universitātē, pārcēlos pie radiem Rīgā. Pati aizgāju universitātē par apkopēju, bet ēdienu gatavoju tikai viņām mājās. Kā labi tad negatavot, ja labi mācās, citādi arī visādi kārtīgs, aplam arī nedāvzās. Bet īstenībā mamma mums ir pedagogs. Kad biju pavisam maziņš, viņa bija kādas 4-gadīgas skoliņas direktore. Jā, bija kāda lieta. Un tad mazās skoliņas drīz likvidēja. Izglītība arī vairs neatbilda augošām prasībām. Un tad vīrs uzkāpa uz mīnas. Un tā nu mēs divi vieni. Jā, un jūs kas būtu? Vai, mamma, kāda nopratināšana? Pagaidi, Mundi. Es par sevi izstāstu pilnīgi visu. Manā dzīvē nav netīru noslēgumu. Tā mēs esam dzīvojuši un cīnījušies. Un atalgojums vienmēr man ir bijis mana Munda centībās un sekmē. Gan mācībās, gan stājā. Tagad panākumi darbā. Kaut gan tagad tāda, kas kaut ko darīt grib, vai 3 ādas gatavi novilkt. Mamma, varbūt uzvārīsim mums tēju vai ko citu? Jā, redz kā izpļāpājos. Nogaršosim torti, un tad jau gribas zināt kaut ko arī par jums.
paredzēts, ka mamma būs mājās. Tā nu viss nebija runāts. Piedod jums to. Likumsakarība vai nejaušība? Kāda likumsakarība? Lai nu paliek. Zigmund, tu atnāks arī kādreiz mūsu ģimenē. Vai es jau jūs uzrunājos tu? Varbūt pareizi vien ir. Nezinu, varbūt. Mundi, tādi gandrīz nedzirdēti uzruna. Tā jau tikai mamma mani. Visi vienmēr un citur Zigītis. Zigi. Atšķirībā no visiem citiem, es teikšu Zigmunds. Zigis plus Mundis tomēr kaut kāda maza cerība uz pilnību. Varbūt pareizi vien ir. Nezinu, varbūt. Bet atnāks taču pie mums. Ir mums viena tāda īpaša diena, mūsu mātes diena, kad mēs visi viņas bērni sapulcējamies bariņā. Bet vai es tur nemaisīšos kā saņem piektā kāja? Nē, visi mūsējie barani pieķērušies citam kā 5 pirksti, un tēvs tā plaukst, ap kuru mēs vēl joprojām turamies. Tu neņem galvā manu mammu. Viņa ir ļoti labs cilvēks. Kādreiz citiem daudz laba darījusi, it sevišķi pēckara gados, kad vēl skolā direktorēja. Tagad jau varbūt mazāk, bet visi laukos tur viņu atceras silti. Vienmēr dzīviņa. Diez, ko tu par mani nodomā? To jau vēl manīs. Neko labu, vai ne? Tikai ziņā mamma ir paša savi suverēni uzskati. Jā. Nu, un tā nu mēs te dzīvojam. Abi šai istabiņā? Abi šai istabiņā. Cik vien sevi atceros. Vienmēr esam dzīvojuši divi vieni. Un vienmēr tādā šaurā uķī. Gulta pie gultas. Tagad, paldies Dievam, ir savs dzīvoklis. Ir arī savas priekšrocības tādai dzīvošanai. Nu, diez vai. Atkrīt visi sīkie mājas rūpesti. Nu, bet kādam jau jānes tie mājas rūpesti? Tas jau gan. Nu, visā jādalās. Par to lasām populārajā periodikā. Es gan tā nevēlētos, ja man būtu ģimene. Sievietes liktenis mīlēt un ciest. Un vīrieša gulēt un ēst. Piedod, to es gluži neesmu teikt. Uz iekļietās dienas tu devies sev kalponi nolūkot. Nodrošināties brīdī, kad māte tev vairs nekalpos. Nepārspīlē, tu pati labi zini, kāpēc tur gāja. Ātrākas vai lēnākas beigas, tas taču nav viens un tas pats. Bet lielos vilcienos viens un tas pats. Nevajag un nebūs tādu beigu. Bet mēs jau laikam vēl diezgan daudz par to diskutēsim. Ja citādi nevarēs, bet grūti būs. Vai cik grūti? Man ir raksturs. Man arī. Nu, ko tu būtu kā pie karātavā vilks pašnāvnieks? Nu, uzelpot vajag. Zini, ko tu man atgādini? Tādu vēl diezgan jaunu veci. Jā, to man vēl neviens nebija teicis. Tad zini, tagad tev to nāksies dzirdēt bieži un daudz līdz pārtaps tādā padzīvojušā jaunekļa. Bet ja nu ne? Bet ja nu ne, tad nomirsi vecīt.
lai tad pirmā reize, lai gan spēlēs, un tu viņam ir pat savi draugi. Helni, nācies! Labs ir, ja vēlāk, tad vēlāk. Tēvs, nekavējies! Zini, skuķēni, es vispār pie gala nesēdīšos. Tāpat neko nevar aizsniegt. Nekas, sasēdīsimies pie vien visi. Tev jau vieta veco māc runā. Ne tu zini, nezināsi, ko nozīmē staigāt ar palmu priekšā. Viņi klausīšana, jūsu vieta tur, abām divām blakus tā kā vecos laikos. Cik skaisti, kad vienviet izskatās tādas divas mātes kabinetes. Māsas, kad es gaidīšu bērnu, nudienas staigāšu vienās ceptās špicēs un mežģīnēs, lai skatās, lai apskauž. Kā tad tu nu gaidīsi? Tev jau izglītība par augstu, bet par veco māsu vispār atkrīt runāšana. Apaļš zudums tautas skaidrs, ka ir nākamībai. Tas melnais darbs jau alaižas mums uz proletariātu veciem. Jā. Mūsu demografiskais sprādums jau pie galda. Jā, tēvs nāc pie mums, mēs turam vienu kanti. Tev ir 5 bērni, mums par abām 2. Tomēr kaut kāds skaists tautaņu valstī. Tu mazais brīdi vēl vienu neesi izperējis, un jau darbus gaisā. Augsta turam šķiras apziņu. Klāsmais visur tāds ir aizstāvēt. Nu, gaidīsim arī viņas pīris klāpstīt. Viņas vecumā vēl nav par vēlu. Protams. Un visu tikai pēc zinātniskām metodēm. Vienās minītēs un pējāras. Viņi nu beidziet kasīties. Un tā viņas vienmēr vēl lielāku un stiprāku pievērš. Otrā kārta. Skutāt tāpat. Nu, kas ir viņi? Nu, sīks nebūs jāņem rokas vai tā kā vecumos laikos. Tas jau kā tikai veco māsu mums arī papām nekad neizdevās pieveikt. No tām abām jau man visu laiku vienmēr tiks. Laurīti gan viņas aizstāvējušas, kā tādas divas valmumātības. Jā, tad daudz ir. Kāpēc tad ir pie visu kopā? Pa ceļām kaut kāda aizciešanās darba vietā, bet drīz jau būs. O, aizķiršanās! Es arī zinu, kā sauc šo viņa aiztiešanos. Nikoleta. Nikolita? Es teiktu ekstravaganti. Paskatīsimies, ko mūsu mazulīts atsākos pacaplējis. Varbūt tad beidzot būs tas galīgais variants. Ja nu tā, tad paliek mūsu tracā māsas kodra. Vecā māsa jāpa raksta zudumos. Divos apjāt tāvu, kad divi veci prauli. Kāpēc Laura palīdzēs mums auklēt bērnus? Laura un tā Nikoleta. Kādēļ Nikoleta, taču klasiski nemaz neģēs. Nu, pēdējā laikā nav bijis izdevīgi pabūt Parīzē, tātad esmu drusku piemīšusi pardon. Taču Laurim un viņai jau nebūs mazākā mums ar brīdinās kopā. Ak, vai, bet brālītim taču arī augstākā izglītība. Nu, beidziet vēl. Viņi, ja arī jums kaut kas trūkst, tad tā ir tieši izglītība. Kādas ir trūks? Mums pa abām 22 gadi vidusskolā vien. Kur vēl lūdzi, semināri, dažādi kursi? Paskat, kas tik tur kopā nesanāk? Mēs visu reiķinām kolektīvi. Paldies Skodrai, ka viņa mani piespiedi studēt. Citāta, un Laura tāpat, un arī trīs Latvinieks neklātienu. Vienīgi jūs, burtīši, netāsti nevēlēt. Uzmanīgāk, māsiņas, uzmanīgāk. Bet mēs šeit Lūciņā esam vienīgās mātes, varbūt vispār sievietes, vai mēs podrimās? Mazie cietsirdīgi radījumi. Nu, kur jūs tā cēlušies? Jūs savu cietsirdību, vai pareizāk sakot, atklātību, noslēpjat aiz tās augstās izglītības, vai turtaši? Turtaši, Telīte, bija tās izglītotās māsiņas. Spūdiņ, meita, tu savu nezinušo bērnu tā nomājās vienā gabalā jātā. Labi, tēvs, es apklustu, bet tagad man zvēriski sāk gribēties ēst. Šausmas. Tas varbūt negaidīsim, ar? Jā, un vairāk dienu nebūs. Kur tad notiek? Arnis aizbrauc Serbijas, vēlāk piebrauc un patāk. Jānis netika. Raujas cauram naktīm kaut kādu projektu nodošanu. Raimim tālais reiz šoreiz līdz pašai Sofijai, arī tikai atgriezīsies. Tā, visas noziņoja. Un mūsu vecākā, mūsu spodriņa. Būtens. Spodrai tad drīz būs atpaļa jubilēja. Jātājas, ka grabjos gāle. Māsa
Bet veco māsa, man uz tev maza stroba. Kāpēc tu sestdien nevarēji paņemt teltiņu pie sevis? Mums ar Raivi bija biļetes uz hokeju. Rīgā pats Balderis spēlēja. Tu zini, ko tas nozīmē manam Raivim? Viņš par savu pirmdzimto nosauca viņa vārdā. Bet ja nu es nevarēju. Nevarēji? Es vēl saprast jaunajai meitei uz rātiņu jāspien, bet tev. Bet ja nu man bija jāspien uz rātiņu. Ei, nu nesmīdini mūs. Mūsu vecā māsa vēl nav zaudējusi humoru izjūtu. Nedari tā vairs labi. Māšelis, man gribas ēst. Nu, tad varbūt negaidām, ā? Bet pie galda vēl brīvas divas vietas. Lauris un... Māsmiņa, smalku disertāciju uztaisīs, bet parastajos rēķinos vienu misēju. Lauris un Niko. Taču Nikoleta. Tiešām šī Nikoleta. Mūsu pastarības. Laurītis beidzot klāt. Kur tad Nikoleta? Nikoleta, kas būtu, viņa arī būs. Nāda! Mēs gaidām. Žēl, savu Nikoletu atstājas aiz durvīm. Poda par Nikoletai šķīvīt uzlikus un vietiņa kalkulējus. Un to būtu zinājis, būtu līdz paķēs. Brālītim slikts garstāvoklis. Riebīgs. Kas? Nu, inženiera kungs. Inženiera kungs, tas vēl jau riebīgāk, ko viņš padara. Tu pastāsti mums. Atceries tās pirms 2 nedēļām stāstīt par to meža ugunsgrēku. Tagad man tur kaut kā bija iekšā. Ne jau juridiski, ne kā piromāni, bet kaut kā morāli pilsoniski vai valsts uzmanībā. Es nekā nezinu. Mēs ar Nikolētu bijām izbraukuši ārpus pilsētas. Kaut kā 3 tīneģeri locījās tādā kūlainā meža gaviņā. Viens pielīt un sāk iedelēt sērkociņas. Nikolētu ļāva, lai nedodot nosunāšot mežu. Šis zvērēja tikai uzsmētiet un es iedevu. Dūmus pamanījām, kad sen jau bijām prosēs. Šausmas. Ir gan tiki, bet kāda tev tur daļa? Labi, man tur dara. Cilvēks mēs uzsmētiet. Es nedrīkšu, es sērkociņas palienē. Tagad inspektors mandās no mūsu kombinātu, kāds nosacījis, it kā es tur kaut ko. Neko pierādīt jau nevar, bet riebīgi. Nu, ko tad tu dod visādiem šmurguļiem mežā sērkociņas? Tas man patār, viņš teica uzsmētiet. Es jau tur nemaisīšos, ko 3 tādēt nodeļu. Un Lauri nevajag tā. Labi, es pārspīlēju, bet vai principā man nav taisnība, kad pēc institūta beigšanas es aktīvs jaunais speciālists nonācu kombinātā, nereiz vien ekulos visai debilās situācijās. Vienkārši par degumu bāšanu nevietā. Baigais obekais snips man iet visos līmeņos. Tagad es daru savu darbu un es ko es ne pa labi nepatreizu. Brālis ir baigais džeks. Man ir kaitīgi satraukties, es distancējos. Un vai nav pateicīgi, un vai nav trēnings, un te pēkšņi kaut mazākais pamats būtu. Nu, Lauri, kāpēc tu tik neiedzīgi taisnojies? Lauri, brāli, 2 reizes caurzinestais brālis, no visiem šmurguļiem tur mežā, lenzējiem darbā un tad arī no jums vēl. No sevis, tikai vienīgi no sevis caurzinestais. Nekāds bija. Nu, nerāsīgais mazo brālīti, viņam visējies. Tomēr man gribas ēst. Cik gadu mums pagāja pēc mātes? Jūs viņu vēl neatceraties? Jā. Jā. Labi atceramies tā. Un kā mēs viņai patiktu šeit tā braška kopā sastājot? Nu, jā, tāds sarunas. Jā, kur tad tā gaidītā Nikoleta palika? Gaņo no Lārika. Kur tas šī nu paliks? Kad jūs, brālīgi, liksieties kopā, tēvs un vecā māsa varēs pārvākties uz dārzu būdu. Jā, jau savos teicīs gados tēvs to šķidro vasaras būdeli pārdēļas bildi kā ziemas naviņā. Jā, tā kad dzīvoklis Laurī paliks tev un pēc tavai Nikoletai. Bet bērniņus varēsiet vest uz būdu, pievērt steitiņu un tāds odri. Mani mīļie, laikam ir pienācis pats pēdējais brīdis. Un labi, ka ir mūsu mātes dzimšanas diena. Tā mamma, otrā mamma. Mamma un māsa un tik nevedām vienmēr tāpat kā šovakar. Mīļais cilvēks. Labais darīņš. Nu, jūs jau man bijāt tādi paši. Ar vārdu sakot, vienu no mūsu dzīvokļu istabām mēs gribētu paturēt sev. Tūlīt var paskaidrošu. Arī par to lieko šķīvi. Man ir draugs. Viņš šodien atnāks. Un ir labi, ka ir mūsu mātes diena. Podrai brokgans! Mūsu vecajā
kādreiz redzēts un dzirdēts. Nesaki visu brāli, tu tos laikus neatceries, kad vēl māma bija. Nu tā, tas ir domājam, ko gribam. Tā. Un sen jau tāds uzvedies. Un kur tu šo sagrāvi? Kur iepazināties? Un mēs nārīķīši visu laiku Nikolēta. Nepaies secen arī Nikolēta. Un jau tik tālu, kad es gribēju teikt, ka precaties. Un tādā dienas labdarībā. Nu, kā jau ar laiku es jums visu izstāstīšu, un jūs sapratīsiet. Ņemiet pa labu, viņš ir ļoti kautrējis. Esiet laipni pret viņu. Tā, viņa. Te Zigmunds, viņa mamma, te tēvs, brālis, māsas. Nāk iekšanā. Brīvši bijis tikai viens. Kukla ģimene, daudz ļaužu. Te jau nenas visus ielāgot nevar. Mēs jau te tā kā ar tukšām rokām. No jaunajiem arī nekā nevar saprast, kādi noslēpumaini vien. Un kur no tukšām rokām? Jauni ļaudis ir pa laikam kādu mistiski. Jā, lūk, tā ir. Vai tad brālis? Pats jaunākais. Patīkami, mundināt sasveicināties. Piesēdiet, lūdzu. Varēja taču mundis kā jāatnes, bet kautrējās. Savu mūžu neko tādu nav darījis. Vecumās, viss uzliks šķīvis, tad jau ieši. Nu, varējāt taču vēl palikt. Vai kāda iesauka vecā māsa, bet pēc aizskata jau nekas tā vecākā. Labi saglabājusies. Kā tāda meitene precīgi gados. No par to precēšanos, par to jau vēl tā laika ir diezgan. Dzels jāpēc tomēr pesta. Es tad laikam. Es arī laikam kratīšos uz māju pusi. Ziniet, man šitik asi pārdzīvojumi. Dēliņi, brauksim no mājās, paciemojušies esam. Bērns jāliek gulēt. Vai, nu tā vien izskatās, ka esam jūsu bāli pajaukuši. Kāpēc tu tā? Nu, mūsu sanākšana vēsturēs jau koplāk. Un kur tad vēl kliņķers velikāns? Vai pati cepu, tas man ir tīrais miegs. Mūsu cepa priekšniecei Tilēkai jubileja gatavojas. Dikti neiedzīga persona. Neviens negrib noņemties. Kas viņai tāda kliņķeri ceps? Bet tu dari tā, stāvi visam pāri, acīs skatoties un smaidot dāvini šai kaut ko labu. Es tā tikai no laika gala, un tad visciedākā sirds atmaigs. Un tādas lietas cilvēks ar siltumu atcerās uz laikiem, tā kā dzīvē rēķēties, tik vajag nevis gaidīt. Es viņai? Ne savu mūžu. Vai, meit, cik tu šērpa? Kur nu? Vaigāk cilvēku mūsu vecumās vispār nav. Kaut nu tā būtu. Sēdīsimies atkal ar galdu, mums te šovakar. Jā, zinu, mums jau arī šogad ar mundi paiet daudzi gadi kopš vīrs uz mīnus. Un tā nu mēs divi vien mundis jau mākāds kluss, vienās grāmatās, vien dzīvo. Nu, nerunā māmiņi daudz, citi nemaz pie vārda netīk. Tā jau viņš man vienmēr aizrāda. Kukla ģimene. Mēs te laikam tā pārbiedējam, stāv gluži iztraukušās, jā. Nekas, mēs jau ilgi, mums jau tā kā ir laiks. Laiks gan. Dēliņi, nāc augšā, sauksim taksīti. Tad es ar jums cimojāties. Neliecieties daudz. Kur jūs strādājat? Mundis raujas vakardien. Tūlīt pēc universitātes kā aizgāja, kā visu laiku. Kukla ģimene. Jā, man jau mundis viens pats. Nebūtu vīrs toreiz uz mīnas. Jā, bērni. Kādreiz tas ir
tikmēr neliksies, kamēr nebūs dēls. Dēls no ir, pašas vairs nav. Nu, parunājieties, nu, ko tad jūs atbrauc? Dēls tagad pensijā. Šeit vairāk saimnieku un mēs ar veco māsu. Tas ir spodu. Grūti, jāzina, kaulas veids no zemnieka nīsti. Pareizi, nav jau jauniem pa kājām ko maisīties. Tādi prātīgi vārdi. Jūs sakāt, jums ir dārziņš, tad jau arī mērs jūs noteikti vajag. Bet mēs to nevar. Es varu dabūt no kurtu fabrikas. O, tā ir manta. Tikai transportu vajag. Zaigas vīrs ir šofers. Šausmas! Raivis brauc uz starptautiskā refrižeratorā, vadā augļus. Bulpienu plūmes kopā ar putnu mēsliem. Grūzo vīkas dabūs, vai tēvam nedreiz atrisinās tas mūžīgais mēsli jautājums. Sarunās, riktētīs tikai. Tas gan būtu skaisti. Nu, par mēsam tagad būtu izrunāts. Sāk laidīsim tagad par mīlestību? Jā, nu tā jau teicība vienīgi grozās. No mēsliem līdz mīlestībai. Un atkal atpakaļ. Nu, parunājieties, nu ko tad jūs abi tā? Nu, varbūt tomēr sasēdīsimies pie galda. Nu jā, neko parunājuši, nebūs vismaz pie kopīga galda būsim pasēdējuši. Nu, lūdzu pie mana galda. Lūdzu, Zigmund, tu arī. Nu, es jau te gan neesmu tas noteicis. Nu, lūdzu pie mūsu galda. Starp daudziem citiem arī mans vārds. Redakcijas kolēģijas locekļi. Skat, kamēr tādu sējumu sagatavo un iespiež, 1, 2, 3 jau miruši, apjūkie melni. Tev ir palaimīgi. Man esi vēl nomīgs. Tas jau gan, bet tad jau man palaimēja. Kā divreiz? Tu domā, ka cilvēks steigti neznomīgi? Otrais man palaimējās, kad satiku tevi. Ļoti palaimējās spodriņu. Tā laikam tevi sauc vecajā ģimenē. Jā, manā vecajā ģimenē ieplūdušas svaigas asinis, pie debesīm parādījusies ilgi daudz nākā Nikoleta. Bet pie manā atklāšana parādījusies jauna diena. Varbūt tas ir gluži atklāt, bet ar tevi spodriņu man ir tāda kā cita drošības sajūta. Bet kā būs tad mana drošības sajūta nopūtām bagātais veci? Kā lai es garantēju tev to, ko esi pelnījis? Tikai tu pats. Pirmais tavs varoņdarbs bija, kad izkopātāji iebraukšanas atļauju, aizliegtajā zonā pie Somiju jūras līča. Tas jau gan, bet kad tu zinātu, kā man riedas ķēpāties par tādām iestādēm. Jā, ķēpāties. Bet nākas ķēpāties. Bet cik skaisti gan bija pēc tam? Jā, tā nakts Igauņu plētiņā, akmeņainas jūras krastā, paspārnē bezdelīdzēni čubinājās. Jā, bezdelīgas pavisam bija aizmirstas. Kā zināju, ka tādas eksistē. Jā, bet kāpēc mēs to mūsu vienīgo nakti gulējām katrs atsevišķi? Es nezinu. Mēs tā kautrējāmies viens no otra. Mūsu gados. Nu, varbūt mūsu gados kautrējas vairāk, bet tā nebūs pēdējā mūsu nakts, un tu vairs tā nekautrēsies. Kaut šī istabiņa būtu manējā, mūsējā, tad katra nakts būtu mūsējā, un šis brīdis arī. Bet nav mūsējā.
Panāc dzīvot pie manis, un būsim divi vieni. Kā es to vēlētos, bet mamma, tu taču zini. Sieviete, tas laikam ir brīnums. Un vīrietis. Nepazīstu viņus. Tikai ilgojusies esmu klusi un neprātīgi. It kā arī nebija laika. Vajadzēja māsas pucēt, laist uz bālēm, gaidāt viņu pielūdzējis un beigās arī izprecināt. Bet pašai darba vietā vienas vienīgas sievietes. Jā, ir pārvārās kāds vīrieša gabals, tad vai nu precējies, vai arī steidzīgi tiek noprecēts, vai arī kaut kādi dzērāji galīgi ņemtas, uzdūšas. Uzdūšas, jā. Zini, kā reizēm vārdā nejūtīgas mašīnas un antihumāna tehnika, tad tagad laikam no visas sirds paldies. Paldies tev, kompjūteri! Paldies tev, ēsiem! Jā. Toreiz manās ballēs mamma obligāti sēdēja maliņā un vēroja. Jā, vispār beidzot. Mājās vienmēr gājām divatā ar mammu. Vienmēr visu pārmāju. Savādi. Man patīk sievietes vecāks. Jā. Un cilvēku pazīšanā mamma ir diezgan precīza acis un gaume. Lūk, tevi viņa kaut kā akceptējusi. Pat kaut kā ļoti. Tava mamma mani vēl nepazīst. Es visu laiku izliekos, es valdos. Bet cik ilgi? Cik labas bija tās dažas dienas tur Igaunijā? Jā, bet mamma viena šeit gandrīz prātu bija zaudējusi pārdzīvodam par mums. Pārdzīvodamā par tevi, Zigmund, par tevi. Nu, ko tu slēp? Mammas jau tā ieprogrammētas. Pati redzi, kāda viņai bijusi dzīve. Lai Dievs atgādinātu. Bet nekādā ļauna viņa pie cilvēkiem nav gājusi. Parūks kā pērkons, tāpēc arī izskatās barga. Bet sirdī labi un nesautība. Nu, tāpēc tev jau ļaunāk. Es biju domājis tev nestāstīt, bet varbūt tomēr. Šodien darba vietā pamatīgi noraudājos. Par ko skūpini? Nu, nesāc man arī turādā. Nu, kaut kā pie mums jāturās. Redz, aizvakar mūsu ceha priekšniecei Tilēkai. Nu, par ko es tev jau stāstīju? Bija apaļa jubileja. Tik neiedzīga persona. Man ir ļoti daudz asu un būtisku konfliktu ar viņu. Bet šodien Tilēka nāk pretī, plati smaida un pateicas par rozēm, kuras saņēmusi no manis caur manas nākamās vīramātes rokām. Es tā apstulbu. Vēl kaut ko vēlīgu Tilēka gribēja teikt, bet mums pārtrauca. Vai, mamma atkal, un tu raudāji? Es jutos, ka apmet ar kaut ko glūmu un lipīgu. Darba bija valsts pat vecus skatās un neko nesakot. Es arī vēl no sākuma nekā nesaprotu. Bet mamma tikai labu gribētā. Jā, bet tomēr ar kādām tiesībām? It kā es pati nevarētu noteikt sveikt vai nesveikt. It kā es pati vairs neatbūtu par sevi. Nu, ko tu, Zigmund, darītu manā vietā? Man līdzīgu peripēdiju ar mammu bijis cik uziet. Es laidu pār galvu. Lai jau attīsta savu iniciatīvu. Lai. Jauni jau tas nekad nav. Turklāt viņa domā, ka ļoti daudz un manā vietā. Turklāt gudri izdara. Un tu tā vari. Lai tavā vietā, pie tava gluži šķērsām un nepareizi. Ar pašciem kaut kas nav kārtībā manu zēnu. Nu, varbūt beigsim šo visai absurdo sarunu. Un ja tu pats sevi necieni, nu kā tu vari pretendēt, lai citi tevi ciena? Nu, spodriņu, nu tā tas ir iegājies, un mammu mēs nepārtaisīsim. Varbūt mums jāstāv visam kam pāri. Kā tu, Zigmunds, stāvēsi pāri, ja konsekventi atrodies vienīgi tur zem viņas pašā apakšiņā? Es runāju nopietni un no visas sirds. Mamma, spodriņu, viņai nevārdi. Tā viss noklusīs, norīts ar laiku. Kā tu domā, viss noklusīs ar laiku, ja ik brīdi kaut kas tam līdzīgs draud atkārtoties? Es pāraušu kājas, drēbes tā
tad jūs nu man te tūjojat valodīši mani? Nu, mēs te vēl nesen tā... Jā, bet nu man ar jums ir jārunā. Jūs domājat, ka vecā sēž mājās, rokas elko, jūs sakrustojusi, bet jūs visu kārtotami vai sitāties nost. Ne tā nebija. Vecai vēl ir pulveris iekšā. Šodien pirms mēslu braukšanas es to lieku galīgi nokārtoju. Tā kā ritēties tik vajag nevis gaidīt. Kas tad? Nu, māma. Kāds tas jums būs? Ātri vai vēlu, bet būs. Nu, nekādas īpašās kādas mēs nevēlamies. Būs. Lielākas vai mazākas, bet būs sanāks. Draugi, radi kaimiņi, darba kolēģi, kad tad nu citādi ir bijis. Nu, nezinu gan. Bet es zinu, vai nespodriņa. Šodien, Mundi, es biju pie tava galvenā redaktora Lukina un ielūdzu viņu par vedēju tēvu jūsu pārību. Bet aizvakar Spodra no tavas puses un tavā vārdā ar lielu rožu buķeti pasveicināja to tavu darba vietas jubilāri Pilēku. Un ielūdzu viņu par vedējumā jūsu pārību. Tā, nu tas ir nokārtots, un kodri nokārtots. Tagad, Spodriņ, visi tavi konflikti ar ceha vadību būs kā ar roku atņemti, un galvenais jūsu jaunajā dzīvē ievedīs jūsu darba biedri, jūsu priekšnieki, un tā ir laba zīme. No darba jūs arī nekur nespruksiet. Nu, ko tu tā? Mani? Mūs abus jaunajā dzīvē ievedīs Pilēka? Spodriņa, nokārtosim visu ar godu. Ja gribi, es pats aiziešu tur. Kaut kas nepatīk Mundi Spodra nav prātam, vai? Kāpēc jūs pret mums jau pašā sākumā? Vai tad tiešām mēs izskatāmies pēc tādām ļenganām lupatu lēlēm? Spodriņa, nu vēl taču nekas nav noticis. Vēl visu var labot. Nu, kas tad te vēl ļaunāks var notikt? Sapotams tādi vedēji mums nebūs, bet uzaicinājums Pilēkai būt par mani ievedēju paliek, tāpat kā pazemojums paliek gan Pilēkai, gan darba vietu priekšā. Jo es un tu, Zigmund, mēs esam tik gara nabagi, ka nespējam pat savas vispersoniskākās vajadzības nokārtot paši. Nu, māmi, tu laikam esi pārcentusies. Kur tad nu Lūkinu par vedēju tēvu? Šito velzēju un ņirbu. Arī tu man pārmet, Mundi! Jā, arī viņš jums pārmet. Silzeķis izmazgāt, vai putu izvārīt, to jau atļaut arī kādam citam, bet ir taču darbi svarīgāk, kuri vienīgi pašam ir darāmi. Nu, ir taču starpība, vai jūsu dzimšanas dienā dēls pats gādā ziedus un pasniedz, vai arī laiski pasniedz jūsu pašas pirto puķu pušķi. Nu, ir taču atšķirība Zigmunda mamma. Spodra, nu tu... Bet nu pārpas gan mani nevajadzētu. Ar kādām tiesībām tu, ja varbūt arī šoreiz neesmu kaut ko tā, tad ar kādām tiesībām tu pārmet manu dēlu dzīvi un audzināšanu? Tu! Jā, tieši audzināšanas pārmetu. Aizbildniecis līdz galējām pazemojumam. Un es tikai varu brīnīties. Kā savos gados? Zigmunds vēl par to nav sacēlies. Zigmund, tu esi savu veidu verga dvēsele. Nevis vergs, bet verga dvēsele. Nu jau viņa ķerpājās par mums abiem ar kādām tiesībām. Tu aizstāvējusies meita! Pamierinies, māmi. Mēs laikam runājām garām, viena otrai garām. Es tā neprotu, da viņi negribu. Pagaidi, Spodriņa, tā nedrīkst neaizēja. Cik tu esi nelaimīgs? Mundi paliec! Pie manis tēvs paliec! Kāpēc tā? Nebūtu tev dzīves ar tādu valdomīgu. Jau labu laiku skatos, bet vai es jums sliktu? Tev labu, viņai labu, abiem labu, tikai labu. Tev nav taisnība, māmi. Viņa nav tāda. Viņa ir kaut kāda citāda. Un es iedinājusi viņa tevi, Mundi! Ja toreiz iepazīšanās
atbrīvošanās dienesta zālē. Es jūtu, ka viņa grib kaut kā mani glābt. Jā, glābt. Tikai tad es vēl to īsti neapjēdzu. Tur bija tās iepazīšanās dienas, kur cilvēkus kā omiņas saved kopā un sapāro. Nevainīgais stāsti, tas tiesa. Jā. Un tomēr to noslēpi pirmo reizi mūžā, mundi no manis kaut ko slēpt. Tā ir viņas ietekme. Ja arī toreiz tā elektronu skaidrojamā mašīna, tad tagad tas ir pavisam citādi. Elektronu mašīna, mātes sestais prāts. Vai jūtu uzraku miesmērību un dāvinīgu vecmeitu. Labi, kā ģēkšanās vēl ir savlaicīga. Tēvs, brālis likās godīgi, kārtīgi cilvēki. Kāda elektronu mašīna un dzīvi cilvēki. Kauns tam mundi. Nekļūsti smieklīga, māma. Es mazliet smieklīgs, kad esi kļuvis tu. Ar sievas meklēšanu caur mašīnu, tad jau labāk toreiz būtu palicis kopā ar to skolotāju, kurai bērns bez tēva dzimis. Vismaz cilvēks kā cilvēks. Tagad tu tā saki, bet toreiz. Zinājusi toreiz, kas vēl mums jāpiedzīvo. Un tu iesi atkal mūs pazemos? Paši jau jums esat sevi pazemojuši. Es arī iešu. Es neļaušu tev viņu. Kā tad? Es tas briesmonis, es tā laimīgā. Mundi, te ir mūsu mājas. Manas mājas, tavas mājas. Gaidi mani te. Tāds retorisks jautājums. Nu jau, acīm redzot, esmu sācis smaržot. Ko spēj mainīt, ja tavu klātbūt vienmēr jautā Nikoleta. Par mani kā par ķīmisku vielu, kā par smagu observētāju. Ei, nu, Nikoleta, tas bija tāds gara lidojums pret tevi, bet tu ņem manis kājas un vēlas atpakaļ. Tādā tā, ka tīri izpēt. Paklausies, tu vienmēr visu priekšā pastaigājies tikai veļā? Ja kāda pasniegta krākuma nebūtu arī vēl manā. Dievs, kur un kādā sfērās minēt no mierā māsas Spodra? Spodri pārādās tik krustu, kamēr tu vannas istabā mazgājies, droši vien pat nedzirdēji. Viņa ir šeit, un pēdējā no neprecētajām māsām. Kas ar man notiks nākamībā? Šajā istabā es varētu laikam vienīgi tikai gulēt. Jā. Protams, ja tā būtu mana istaba, Bet ar manējā? ja tā būtu tavējā, es vispirms to pārkārtotu, tāpat kā tevi. Mīlēt tev mani būs nevis revidēt. To nu gan gribētu visi, taču dažkārt mīlam un nākas vispirms izvēlēt. Nu, tu dod, kā izpiedzēs ķort. Un mīļā Nikoleta, es kaut ko izlēmus. Katrā ar tevi? Ar mani viss ir ok. Nu, iespējams, paskatīsimies. Iespējams, ka ņemšu tevi. Bet citādi. Citādi bez šuvējas skolas beigšanas, kādreiz obligāti nostrādājumie gadi būs aiz muguras. Gribētu pamēģināt kļūt par profesionālu ģimenes māti, koptu māju, audzināt bērnus. Vismā radīt labu ģimeni. Protams, ja izrādīsies piemērots partneris. Ne? Jāmeklē cits. Jāmeklē cits. Arī tādu variantu nesā tā jau kā galveno. Pagaidām es gribu mīlēt tikai tevi, bet es arī redzu, ar kādu pārcilvēcisku tieklu, piemēram, Spodra cīnās par savu cienīgu mīlestību. Es un Zigmunds, ko tu salīdzini? Labi, paskatīsimies. Ar saviem ikmēneša ienākumiem tu spēsi nodrošināt ģimenēm normālu iztiku. Vismaz sākumā es domāju, ka jā. Nu, tad tā apmēram varētu būt. Kas tad? Esmu izvēlējusies. Ņemšu tev par vīru. Tu to pasakīji kaut kā tā. Tu neesi ar mieru? Vispār jau jā, bet tu es teiktu, ka tā nevisai parasti. Labi, neprecamies arī. Nikolētas, tad
rīt domāju par tevi. Tāpēc jau tu reizēs tik aprobežots par dzīvi jādomā kopumā, un tajā skaitā, protams, arī par mani. Lauri, nu kas tu par cilvēku? Man trūks vārdu, tev nāc pasaki to vārdu. Ko tu plosies, Līdi? Tu to smietēšu galvu esi nogājis tēva būtas pagalmā pašām Laurita vidu, gan drīz uz verandiņas mazās skelbudiņas spēļu laukumiņā. Vai jau tev taču dēl dārza puse? Pārāk tos otras vārtus vaļā. Tur taisi tā lietiņa bija augstāk. Kas to tagad savāks un satīrīs? 3 gadus smirdēt par bērna vešanu pie vecā vispār vairs nevajag būt te runa. Arī Spulga priecājās tikko piedzerties, tev brauc pie tēva, zaļumos, svaigā gaisā, kā tā. Atpēc viņiem vēl nav labi, pats nosmērējies, darba mašīnu piecūkojas. Tas jau labi, kā atpēc, paldies, bet... Bet padomāt arī vajag ar galvu. Kas man ko domā? Man likunes apē, izdomāt, kur un kā tā bija uzdarīšana. Es citu kompetencēs nejaucos. Bija teiks pa vārtiem iekšā un izbeigt. Pa tiem otrajiem vārtiem jau. Domāt vajagam. Domāt, atradusies domātā. Vai man trūks par ko domāt kā par visu fekaliem galvas galvu? Pa visu fekalēm jau nē, bet pa cilvēkiem gan drusci. Šā vai tā, vainīgs es nejūtos. Ne mazākā mērā. Man likunes darīja. Tā, man likunes darīja. Īstenībā tev neviens netājas tev stiet, bet... Kā tev vienas silināšanas lietā? Nebās savu, tagad arī tu tur nevajag krīt. Tā kas ir. Vai tā ir tā Nikoleta? Papas papa. Labvakar, mani mīļie. Tā skuvīgi vienai atnāca pie jums mūsu vecajā Ligzdiņā. Jums ciemiņi? Nikoleta. Priecājos. Kā te dzīvojat? Kur tēvs? Būdā vai mājās? Un spodriņa ar savu. Par viņu jau arī tā bērna. Nu, kura laika tā kāds par spodru domā? Vienmēr jau viņa tikai par visiem. Nu, tāda viņa mums ir. Vai tas spodra mājās? Nu, jau kaut kas lēcies. Atnāc izraudāties vecai māsai uz pleca. Tas ir neparasti no mūsu augsti intelektuālās. Kāpēc tad izraudāties? Vienkārši Jānis vēlu vakaros nāk mājās. Nekur aiziet nevar, vienai negribas, pastaigājos pa istabu, tā kā atslodzes periods pēc tiem disertācijas gadiem. Nav īsti sevi, kur likt, tā neparasti. Zinām, kā tādi Jāņa vēlu nāk mājās. Nu, nē, taču brīdi. Tikai nereti, ar draugiem gadās. Bet ko te jūs te tā kā saskāduši, tā kā saskaitušies? Lauris, mūsu brālītis. Iebraucis ar mēslu taču tēva būdas pagalmā. Mauriņā dziļas dubļurīses ar milzīgu smirdošu čupu galā. Mūsu mazajām brālītim atkal visējies. Mīļš tencina maršali. Varbūt kaut par vērstādiem, Nikoleta? Pagaidi, kļūst ar vien interesantāk. Ej, tā vien jaunie ļaudis. Es tupēšu te pat un gaidīšu savu debesu valstību vīru un dēlu personā. Jāiepazīstas, ja jau Lauris neprotas. Laura māsa Lāsma. Zinātņu kandidāte. Nikoleta. Nācies jau dzirdēt, nācies. Zaiga, arī Laura māsa. Pieticīga konveja strādniece. Spodri un Zigmunds. Zigmunds ir mājās. Vakar visapkārt. Kaut kāds pretenzijas mums pieskārt par to mēslu, neesmu kaut prātam izgājuši vai? Par to labāk vispār nerunāsim. Man jau arī likās, ka par daudz tur priekšā. Bet ko tad es, ja jau saimnieki paši labu jau vien gribējās? Ej, nu pierādi, izstājas tevi par... Pietiks par tiem pietiks. Nu, jā, ka pietiks, gan jau sakos. Bet citādi visādi gadu vēl es paldies. Kur tad spodra? Laikam jau nav mājas. Nu, piestēji. Kur tad jaunais? Jā. Es atnācu, un man jums tas ir jāpasaka. To prasa mans godaprāts. Jūs esat godīgi, kārtīgi cilvēki, reku. Tēvs, brālis,
Bet Mundis te vairs nenāks, tas nav bijis nopietni. Ko? Nav bijis nopietni? Tas nebija nopietni. Jā, nav bijis nopietni par to jūsu spodru stādu kā iecirtību un dzelkšņēmumu, par to jau nu es vēl tā, kaut gan mātes sirds tā nosāp par visu to, kas labs ir gribēts un darīts. Spodrs iecirtība? Dzelkšņainums, mūsu vecā māsa dzelkšņainums. Pret savu jau vienmēr ir citāds, bet kas man par bēdu, lai dzīvo pati kā man? Nav bijis nopietni spodriņai un... Tā nav divu cilvēku ieskatīšanās vienam otru, vairāk pēc lopandeles, ar elektronu mašīnu viņi sadzīti kopā un sapārot. Tur nekas nevar iznākt, es stāvu pilnīgi pret, un Mundis arī ir ļoti domīgs. Viņi ir iepazinušies ar jaudibinātā iepazīšanās dienas starpniecību. Tad tāpēc viss bija tādā noslēpumā. Šausmas. Tā. Tas nu ir tāds eksperiments. Kā paši redzat, galīgi izgāzies. Vienvakar es pārnāku mājās, skatos Mundis mazgā savas zeķes. Es stāvu kā apstulbusi. Vai tev skolotam cilvēkam, kam pašam doma pilna galva būtu tas jādara? Būtu labāk palasījis grāmatu, padomājis par darba lietām. Bet nē, viņš smaida. Jātiekot pašam ar visu galā. Kur te ir jēga? Kur domāšana? Kur paliek daudzinātā darba darīšana? Te tev nav bija eksperiments. Es domāju, mans krēls ar Rainu pašķirēs ar braukt. Mundi, tā bija nolemts! Spodri, es atnācu, redzi? Nu, ko jūs brīnāties? Pirmie soļi, tas ir liels notikums. Cilvēks mācās staigāt, stāvēt pats uz savām kājām. Visu biju izdomājusi. Dienā un naktī lauzu galvu biju nolēmusi, kādiem jādzīvo pie manis mūsu istabā. Nevis šeit. Es jau kaut kā būtu pārmakšņojusi virtuvē vai. Sigmunda mamma atkal mūsu vietā domās darīts. Nu ļaujiet taču mums pašiem beidzot lemt. Nu ļaujiet taču viņam pašam beidzot lemt pats sevi. Redziet, viņa atkal sāk musināt. Labi, ka pie laika parādis savu īsto dabu un seju. Un ejam mājās, mums pašiem ir savas mājas un sava dzīve. Domierinies, mamma. Nu, Sigmund, mans mīļais, kur nu ir tavas mājas un tava dzīve? Redziet, es domāju, ka man te ejam mājās. Nomierinies, mamma, nomierinies. Jā, es jūtu viņa apņems manu vienīgo, kam man vairs dzīvot nav. Mamma! Lauris, te aizturi viņu! Ko es esmu pirmais ar citu lietām? Kā nekodā vēl sev kaut ko? Pat mamma! Paldies šausmas! Nu ir cauriņu, viņa savu dēliņu šeit vairs nemūžam nelaimīs. Piesies pie galva kājas. Varbūt tā arī labāk. Kā labāk? Ak, caur iepazīšanās dienestu. ESM tev izskaidroja tādu. Ja tādu mērmi vien tik var izskaidrot. Vai tad tu nebūtu pelnīsi citādāk, labāk? Labāku? Kur tad viņa aug? Nebijusi tā skaidrā mašīna tik stulba. Saka, mēģināt vēlreiz. Vērkāds viņa. Klausies, māsa negribas tavā dzīvē maisīties, bet nu tiešām tāds īsts uzdūši. Uzdūši? Mūsu tā pateiciens. Cik precīzi. Ja manam Raimim kādreiz kaut kur kaut kas tāds, es no kaut kur nopirku. Un man tagad jānomirst. Mana lielā, labā, stiprā ģimene. Kompjūter, ņem mūs atpakaļ. Nekādā gadījumā nav jānomirst. Ir jānovērtē situāciju un ar skaidru prātu. Kaut kas ir jādara. Māju taču mēs būvējam no tādiem ķieģeļiem, kādi tie ir. Un nevis no tādiem, kādu to nav.
Mākoņas no grūtīm rīt augstas kurē. Durvis bija vaļā. Tā jau es tikai skatuves durvis bez atslēgas. Labi, ka neesat gluži pliks. Kur tad mamma? Nikoleta? Māma, stāvēja stūri izšpionēja, kamēr jūsu mamma aiziet. Jūsu mammai vēl nepiemīt šī veci cilvēku mūžīgā apstačenas mānija. Cenšamies. Saka, bet kas tad mūs zaks? Bet vai jūs paši šīs bailes vēl nevajag? Arī būtu tā kā laiks. Jā, šāda simptomātika viss nebūs tukšumā grābta. Nu, nāciet iekšā, ja jau reiz esat atnākusi. Jā, bet kur tad mamma? Visu laiku bija mājās. Mamma, nevaktēja jūsu mammu. Tusnīdama vešas bļodas rokā, viņa uzkāpa bēriņos. It kā jūsu vietā. Nu, nekas, pietīs ar tām dažām minūtēm, lai jums pateiktu pašu galvenā. Jūs bijāt tur? Jūs dzīvojāt tur? Dzīvoju, nedzīvoju. Tam šobrīd nav nekādas nozīmes. Bet jūs jūtaties kā ruksītas salmos, kamēr mamma dāla un kratums baļo. Kāda tam nozīme? Bet mamma reiz nomirs. Tad jūs staigāsiet smirdēdams. Šeit jau ne jau par tīriem vai netīriem trekliem būtu. Labi, lai gan tas piedara pie lietas. Bet kas ir padomājis par Spodru? Kā tā var? Tik rupju egoistu. Spodra vārds redzu pirmo reizi. Par Spodru. Es domāju, varbūt tikai par viņu un viņu. Domāju, bet tā, vairāk. Jā, bet mamma, jūs taču pati redzējāt. Viņa to nepārdzīvotu. Nu, ko lai es daru? Jāpārliecina ar visādiem līdzekļiem un metodēm. Vai to jūs kādreiz esat darījis? Skaidrs, ka neesat. Tā tad runa. Runa ir par jums. Ar žālu īdēšanu te nu neko nepanāksi. Ar prātu, ar gribu. Taču prātu, taču cerams, jums pietiek? Jā, droši vien. Vai nu tā, vai arī Bez izēja. Bez izējas nekad nav. Vienmēr ir izēja. Vai uz vienu, vai uz otru pusi. Gribat redzēt, kā tas būs? Es zinu. Jūs zināt, bet neapjēdzat. Nemaz nerunājot arī par to, ka jūs pazināsiet arī Spodru. Es Spodru? Jūs, klausieties. Vai draugi jums ir? Nezinu. Tā tad nav. Nu, kādreiz bija. Kas bijis, tas neskaitās. Tātad jūs esat vientulība, kad mātes vairs nebūs. Jūs viens nopucis vilkstieties no savas alas uz savu gudro darba vietu. Bet tur būs kļuvis viss vēl jau gudrāks. Un jūs būsiet tur pats pēdējais. Kāpēc? Būsiet. Jums nav tik dziļas un fanātiskas intereses par savu darbu. Pretējā gadījumā jūs būtu jau kaut kas vairāk. Visā visumā jūs savā darbā esat tikai parasts ierindnieks. Kaut arī jūsu māte plātās un lielās ar akadēmijas vārdu enciklopēdijām. Nu, vai zināt? Tas nebija tik grūti noskaidrot. Ar kādām tiesībām? Tālūk. Ar tādu spēku un noteiktību ir jārunā. Vienmēr un ar visiem. Arī ar māti. Tā. Tālāk nespējiet plāns ienāc. Kad gulēsiet gultā un smirdēsiet, neviens pie jums nepienāks. Vai arī pienāks un atkal tikai dziļi nožēlos. Pietiek! Kas pietiek? Vai tiešām man jādomā par jums fiziski veselu izglītotu cilvēku vietā? Es pats visu sapratu. Es jau biju tur. Jā, jūs bijāt tur iepazīšanās dienestā. Tas bija pirmais un prātīgais solis jūsu dzīvē. Turpiniet. Jums tagad ir cilvēks, un kāds vēl? Nenovērtējiet par zemu Spodru. Starp citu, Spodrai nav ne jāsaks, kā jūs teikt. Jūs zināt, ka viņi necieš aizbildnieciskumu. Tā ir tāda savu veidu galējība. Bet par to ne. Es duru savu nolūku aizsietu. Ejiet ielaist, bet visā visumā, ko es jums teikšu, esiet manā pusē. Pieklājīgi, taktiski, bet esiet manā pusē. Apsoliet! Nu, paskatīsim. Citādi pašā kārtā
Pašai savu māju arī jāsavērt kārtībā. Monde, tu tās durvis aizvēri? Nē, Ko? Ko tad tas? Sieviete? Atkal! Sieviete, māmulīt, sieviete gan. Jums vēl ir ticība cilvēkiem, ka visu neturēt aiz atslēgas? Kā tu tā, Monde, pa kuru brīdi? Mundis, jūsu mundis nav nekāds sapiepējis sakāris vai čaulā ievilcies gliemelis. Tiešām labi, ka durvis vēl vaļā. Ko tas viss nozīmē? nu apsēdies, mamma. Apsēdieties, mēs gaidījām jūs. Mani? Varbūt jums ir kāds pozitīvs priekšlikums, jūsu pieredze un dzīves zināšanas. Kāds priekšlikums, kuras jūs esmu redzējusi? Es arī, māmulīt, jūs esmu tikai nedaudz redzējusi, bet dalos ar jums jūsu rūpēs par dēlu. Kas jūs tāda esat? Laura, Spodras brāļa. Mani sauc Nikoleta. Tā! Pārgaidiet, neaizdiet. Bez jums mēs nekādīgi neko nespējam izlēmt. Kas te vēl lemjams, vai viss jau nav nokārtojies? Arī mūdus pierīgas kā tā nemeklē laimi vecā vietā. Tur jau tā lieta. Nekas jau vēl nav nokārtojies. Esat gan jūs norunātīga, bet mani pēc visa pārdzīvotā un piedzīvotā jūs nepārliecināsiet, un mani tāpat ne. Māmulīt, nu padomāsim, uzvērsim visu labi. Nu, varbūt apdomāsim, mamma. Munda māma, vai par mazbērniem? Vai par mazbērniem jūs esat kādreiz domājums? Kā nu bez domāšanas, bet tie jau arī no zila gaisa meklīgi. Nav runa laimes. Savu labo sirdi, savas siltās un darbīgās rokas atdot viņiem. Māmulīt, bet nesakiet viss. Vēl jau nav, bet... Ei, nu. Monde, tik tālu jau, bez manas ziņas. Māmulīt, kādā lietās vēl īpaši vakļoju prasīs vai pieskatīšanu organizēs? Labi pazīstami, gluži svešu sievieti ar mašīnu salaisti kopā. Kauns, Monde. Redzat, tu jau vairs nav sveši, bet tagad mums visiem jāpadomā. Un mātes padoms šeit visvairāk būs lietā, bet lieku un uztraukumu un pārdzīvojumu var tieši kaitēt mazajai dzīvībai. Es tur neiešu, savu kāju nesperšu. Spodri jau vajag pārdzīvot. Kā tad jau būtu parādījusies. Varēja, bet es viņu atrunāju, viņai šobrīd mazāk kādu pārdzīvojumu. Viņai, bet man? Nomierieties, māmiņa, nomierieties, apdomāsim visu labi. Mamma, varbūt apdomāsim. Monde, uz ko tu mani dzer? Ne jau mūnis, mamma, bet dzīve, kur reizēm arī ir jāprot. Un es esmu tā, kas neprot. Neviens jau to tā nesaka, taču šobrīd runa ir tik daudz ne par mūsu dzīvēm, bet par tām, kas turpināsies, ja tā padomā, mazs kumpulītis, mazām baltām rociņām pieskars tev klāt un nelaiž vaļā. Man pašai ir mundis un vienmēr arī kluks. Ir jau un arī, kā saka, vēl auklējās. Mundi, tu taču nebūsi greizsirdīgs uz mazo, rozām nevarīgo ķipariņu. Munda mamma, vai nav vēlēšanās man uzcienāt ar tēju vai ar kafiju? Mums taču ir tik daudz par ko parunāt, par ko padomāt. Iesim! Un visi jāpierada pie šādas atbildības izjūtas.
lai šeit cilvēks justos visoplīgāk. Tu taču pati nemaisos tādās. Pagaidi. Tev bija uzdots izdomāt un pamatot galdu jauno pozīciju šai telpā. Godu vārds man vienalga. Tieši tāpēc. Nu, es domāju tā. Labi, sākumā. Diezgan formāls risinājums. Tevi pašu tas apmierina? Ja apmierina, ej turpin pārkārtot mūsu istabu. Vēlāk pārlūkosi mani. Un vienkārā no galvas un prom, kā es lūk tevi komandēju. Nemazāk kāds pasikas. Es varu vispār bez tevis. Labāk taču kādu, vai ne? No šķietamiem sīkumiem visi jāpierada pie patstāvības. Nu, bet viņš taču ir inženieris, jau otro gadu. Jo trakāk. Tu atceries to meža ugunsgrēku. Ne tikai raustīšanās no puišaļiem, bet galvīga bezatbildība. Raustīšanās no puišaļiem? Toreiz Lūdīts ar vienīgu manu bļāvienu. Toreiz es Lauru vēl tikai vēroju. Brāļi tādi paši. Bet nu ir skaidrs, ka jāmēģina kaut ko ir darīt. Zināmā mērā Lauri audzināju tieši es, protams, arī jaunākās māsas. Pats mazākais, pats žēlojamākais. Es nepārmēšu tev, ja vēl vairāk kāds to apzinies. Droši vien arī tēva audzināšanu. Nezinu, varbūt. Nu jā, mūsu sabiedriska audzināšanas stils ne īsti tas produktīvākais. Augstskolā mūs auklē kurators, darbvietā mūžam nestāvošais likums, uz ielas ar totālo neiejaukšanās politiku, uz dušu veido jaunu pusdušu. Tādi viņi ir, lielais vairākums iznākuši. Pusduša, tas ir precīzi, tas ir kaut kas no sievišķā vīrieša. Lauri, efektīvāk un produktīvāk aizsi domu. Kāši durvis nobloķēt ar gultu? Nezinu. Tā ir interesanti, bet vai kā nav tāda glāva pasapņošana bez kāda reāla pamatojuma? Pagaidi! Tu esi veltīgi nocietinājusies sevī. Jums ar Zigmundu jātīst iniciatīvu. Neviens jums nepalīdzēs. Vienīgi paši. Nu pietiks. Mums viss ir cauri. Nekas nav galā, bet ja paši nepietiks, nepukstināsiet. Ar Zigmundu, žēl kā lāga pusduša Zigmundu, ar viņu faktiski ir vēl bēdīgāk nekā Laura. Avārijas stāvoklis. Beigsim runāt par mani, par mums. Labāk domāsim par Lauri. Laura ir gluži tāpat, tikai drusku citā griezumā. Kā redzi, jālabo arī tavas pedagoģijas sekas. Gluži kā pie Zigmunda, viņa mātes audzināšanas sekas. Jā, šī Zigmunda māte. Klausies, Spodriņi. Varbūt šai gadījumā būtu liederīgi. Kas te vairs varētu būt liederīgi? Bet vēl ir īpaši, ka Zigmundu mīli. Mīli. Bet tad tomēr domājot par lietu. Par kādu lietu? Spodriņu apsvērsim un padomāsim. Klausies. Varbūt šai gadījumā būtu liederīgi te ieņemt no viņa bērnu. Steidzami! Nikoleta, tu esi daudz gadus jaunāka par mani. Ko var darīt? Mums jānoņems ne tikai ar Lauru. Kā redzi, viest mīlestību un atmaidzināšanu, tas ietilpst vīriešu būvniecības pirmajā kārtā. Prāts, precīzi sapratīts. Kaut gabaliņu virgojošas sapņu debesis. Kaut klipatiņu negrožojamas romantikas. Tādos gados Nikoleta. Vēlāk varēsim atļauties arī sapņu debesis, arī romantiku. Bet tagad pie viņiem ir jāstrādā strikti un metodiski. Un ko vēl tev līdzi ar abstraktu pasapņošanu? Un tu domā, ka Lauris tur tajā istabā būs sadarījis kaut kāds īpašs brīnumdarbus? Nevēlu. Bet vismaz padomājis būs. Tad ne par dzīvi, vismaz par konkrētu lietu. Un arī tas ir daudz. Bet kur paliek sievietes ticība viņiem? Mīlestība, maigums, mīlestības visvarenais pārvēršanas spēks. Pati redzi, ejot tikai pa maigumu un apmas ticības ceļu. Tu, Zigmundam,
Šodienas vīrietis mūsu rokās ir tikai materiāls. Reizēm, diemžēl, īsti jāliela. Ārprāts! Te nav nekāds ārprāts! Rīkoties vajag! Man bail no tevi! Bail! Es te jūsu labā, bet tev bail! Lauri, tu arī man esi domījies! Es mīlestību, nakmēcināšanu. Tas ir mūsu vīriešu būvniecības nākamajā laikā. Kad vīrietis jutīsies jau atbildēt kaut ko. Mīļies kuķēni, spūgaini viņi! Es tikko no mājas uz turienes vadīju. Viss esot pilnīgākā kārtībā. Mūsu tvīti, kāda laime! Mīļo veco māsu! Kāda laime! Padomā! Jānis visu laiku gribēja. Man nebija laika. Studijas, darbs, disertācija. Tagad es varētu, bet Jānis vairs nevar nodzēries. Ietais klusais ķērājs, bet ārstētīs nevar pierunāt. Kāda laime! Māsas, kāda nelaime, kāda šaušalīgas briesmas! Mans Raimis! Viņš slēpus satiekas ar kaut kādu tamēmedi no Lācēļa meža. Es viņai acis izskrāpējuši, es iestiekšu šķirtenos, tūlīt pateicu, ko viņš atgriezīsies no Polijas reizes vai ko čodak pat. Cik tev labi, māsa, ka tev nav jānoņemas ar vīru, bet tu visam tam vari stāvēt pāri brīva un laimīga. Raimis? Kas tu būtu gaidījis no tava Raimi? Ne sapņos, pati uzmanība, bet par klusot pēc. Labi, veco māsa, ka tev nekas tāds. Pārjūdais no mums, tagad klusi un mierīgi. Aiz muguras. Kas spodrai darām? Spodrai viss vēl priekšā. Un ar šķīšanos nevajag pārcensties. Viss ir jādomā. Jau tās lakai. Arī laikam uzdūši. Uzdūšana! Mans Raimis? Drīzāk pats vīrišķības ieviesojums. Nu pagaidi, neraudi, apdomāsim visu labi. Ko domā? Būs jāņems arī ar Jāni? Mans Jānis nav tāds. Mans Jānis ir ļoti delikāts cilvēks. Tad rīkosimies ar viņu kā ar delikātu. Brālīti, māsītes, mūsu spūgaini divi puikas. Tas jau bija gaidāms, tā jau kā bumba. Apdomā brāli māsas laimi, lai tā tev nav vienaldzīga. Nē, man ir cita ideja. Es viņus pietiešu pašrocīgi. Tā! Nu pagaidi, man nepārsteidzies, lēnām apdomāsim. Bet varbūt spūga vienu no saviem tvīņiem, lai dod audzināt man. Šķiet viņus, tas taču nav risinājums, tas nav variants. Klausies, Nikoleta, varbūt nevajag jaukties? Viņš pat nezina, par ko ir runa. Bet lūk, nevajag maisīties, nevajag jaukties. Atavisas, tu redzi spoda, cik tas viss nav vienkārši. Tādēļ taču nenolaidīsim rokas, visi. Tēvs, mūsu spūgaini divi puikas. Tā. Gaidīsi tā divi puikas par tavām kamēliem fokšdobēm. Kur tad? Pa tiem izturāsiem? Es tev tādīgi sen jau tur nevaru atstāt tepat pagalmā spēlēties. Nevajag mūžīgi atgādināt, svarīgi, lai uz priekšu tādu kļūtu vairs nebūtu. Dari kā zini. Dara kā zini. Bet kā tu gribētu? Es? Kā katram izskatās labāk? Es nekad nemaisu. Dara kā zini. Parasti ir tēva vārdi. Arī tad, kad māte viena pati ņēmās ar mums 5 bērniem. Jā, ļoti mūsdienīgi tēva vārdi. Es strādāju pelnījumus visiem maini. Māte arī strādāja, bet pēc darba. Tu pazuri savā dārziņā. Puķītis un dobītis, tas bija tavs panesprieks. Kartupeļu un sāknes, to vienmēr mums ir pietikt visai ziemai. Māte dienā, ņemdamās ar mums 5 bērniem, nežēlīgi izcina sevi, līdz beidzot nopietni saslim. Nopelnīt to visu es atdevu jums.
To jau tu mums atdevi. Bet, kad mātes vairs nebija, vai no tavas puses kas mainījās? Es strādāju vēl vairāk, reizēm pat 2 darbvietās. Ko tu sašķājies pie mātes un tēva lietā? Tā bija viņa paša darīšana. Varbūt, ka tā arī ir kļuvusi arī par tavu. Varbūt visu to svarīgāko darīšanu. Un toreiz, kad tu vēl jauns būdams dzīvoji laukos. Ziedoņi, tas ir mūsu tēvam. Vācieši lika tranšēs rakt, Ziedonis gāja un raka. Lika šķūtīs braukt, Ziedonis brauca. I šūsmaņus veda, i strēbīceļus veda. Māte neizturēja. Atbēga atpakaļ uz Rīgu. Tu, protams, viņai pakaļ. Godīgums un neiejaukšanās. Tāds ir mūsu tēvs. Un kādi gan lai būtu mēs? Kādi gan lai būtu mēs? Viņa bērni. Jā. Bet ja es nebūtu braucis tajās vienās vai otrās šķūtīs, I paša vairs nebūtu, I jūs mani bērni nebūtu saulīt ieraudzīt. Bija tāda laika, bet mūsdienās ar pusdukšu dzīvojot, vairs īsti nesanāk godīgam būt. Vai ne, Laura? Nezinu, cik nu ir tā, tas izmēģinājuši tā, ar pilnu dušu. Nē, Katrs dara, kā zina. man vēl ir cita ideja. Es Raivim iegriezīšu. Es pabaidīšu viņu ar sašpicētiem papīriem starptautiskajos reizos nelaišu. Ot? Bet varbūt mēs visi varētu, kaut ko tā, sakarā ar viņu nākšanu pasaulē. Laura, Ejolai! Lodzi, es atnācu. Jau kuru reizi? Un māma arī. Tiešām man pārējums nav, ka tev viss cauri. Labvakar jūs mājās. Es nu arī atnācu. Kaut jūtu, ka neesmu šeit sevišķi. Nākti iekšā. Sēdieties, mēs gaidījām jūs. Nemaz laikam nesēdēsim, tikai lai būtu skaidrība. Mūsu arī turpmāk paliks pie manis, un arī bērnu es ņemšu pie sevis. Tomēr mana munda asinis gabals no viņa miesas, jo paši jūs kopā nekādā gadījumā palikt nevarēsiet. Kādu gan bērnu? Zigmunda māma raugās nākotnē, kad jums būs bērniņš. Viņa palīdzēs auklēt. Vecmāmiņa taču. Kādu gan bērnu? Ja arī viņš man kādreiz būtu. Nikoleta! Būs! Būs bērniņš. Vai tad man cerībās? Kādās gan cerībās? Jūsu dzīve ir cerībās. Zigmunda māma raugās nākotnē. Tikai viņu vislabāk pratīs. Nepalaist un novērtēt Zigmunda laimi. Jūsu nākotnes lielās cerības. Bet tagad jūtieties pie mums kā mājās. Apšaukti, piesmieti, mums pašiem ir savas mājas un sava dzīve. Pagaidi, neapšauciet paši sevi. Aferiste mondējam! Mundes neies, viņš paliks. Vai tev nevarētu kaut kā? Varbūt var kaut kā? Ak, Dievs! Ieģinājuši tomēr viņu. Mums jāgriežas pēc palīdzības pie valsts ar varu, ar viltu, lopīgu un atņem. Zigmund, paliec! Ja tu tā, es vairs ar jums neķēpāšos. Man arī reiz pietiek. Jā. Nikoleta! Kā tad jūs tā? Nemaz nesaparunāsiet sev uz kādu patstāvīgāku soli. Bet vismaz labi, ka atnācāt. Tagad visi spēki jākoncentrē uz palikšanu. Jā, mamma laikam nojauta par to bērnu. Kādreiz viņa tādā veidā bija apmānījusi savus vecākus. Mamma bija katoļticības ģimenes, mamma bija aktīva pēckara gadu komjaunieta, jo bija iemīlējusies ciempilnvarotajā, arī komjaunietī. Fanātiskie vecāki toreiz lika mammai baznīcā grēkus sūdzēt. Viņa aizgāja no mājām. Lūk, skaisti. Dievam laikam ausis svila, kad
Komjauniete grēkus sūdzēja. Zigmund, mans mīļais, varbūt tomēr tev labāk iet. Es negribu tevi tādu, un es arī tev nekā palīdzēt nevaru. Un arī cits neviens. Cik mēs visi esam nelaimīgi. Ej, Zigmund, paliec! Ar tādām cerībām sāk. Pat augsta skaitojumā mašīna jums dzīviem cilvēkiem panācās pretī. Bet jūs dzīvie neprotat viens otru sasildīt. Tā nedrīkst. Cīnīties vajag. Mēs nedrīkstam būt nelaimīgi. Šis nāciens Zigmund, ja jums vēl nav ar pilnu dušu, tas jau nozīmē ārkārtīgi daudz. Mēs visi to novērtējam un priecājamies. Jā, priecājamies. Tie, es teiktu, ir augsti rādītāji. Un kas zina, solīt pa solītim arvien vairāk un drošāk. Un pienāks arī laiks, kad varēs ar pilnu dušu, vismaz atbildēt par sevi. Un kur tad vēl atbildība par citiem? Tas tomēr būs skaisti, vai ne? Taču tā jau būs mūsu vīriešu būvniecība. Kāda nākamā kārta, tālāk, bet pilnīgi iespējamā nākotnē. Thank you.